Pārvietošanas koordinācijas centra uzdevums ir koordinēt visus militāros pārvadājumus. Šajā gadījumā bija mūsu vienība ekipējuma transportēšana uz mācībām Zviedrijā. Mēs cenšamies palīdzēt Latvijas armijai, kraujam bruņotos Hammerus, gan parastos, gan speciāli aprīkotos, un mēģinam visu izpildīt pēc labākās sirdsapziņas. Tā krava dodās uz Zviedriju, pēc kopīgām mācībām ar Zviedru armiju. Specifisks ir tas, ka šitās mašīnas nav vienkāršas, viņas ir bruņotas un viņas svars divreiz pārsniedz nekā parastās mašīnas svaru. Un platumā viņas arī krietni platākas, jo tā ir speciālā kara tehnika. Mums ir kādas 3 veidu iekārtas, ir Variotrans, ir Metago, ir Supertrans, un uz tādām iekārtām mēs cenšamies viņu uzkraut un iekļauties visos atļautos parametros, gan augstumā, gan garumā, kas atļauts pēc satiksmes noteikumiem. Visa ripojoša tehnika principā gandrīz ir uzkraujama uz mūsu traileriem. Bez šaubām Latvijas armija uzticās Kurbadam. Cik braucam iekšā par šito pirmo ceļu, lai tur varam atkal sastumties. Uzskatu, ka ar uzdevumu tika galā ļoti veiksmīgi. Varēja just no šoferiem, no cilvēkiem, kur izpildīja šo uzdevumu, kad viņiem ir ļoti liela pieredze dažādu automašīnu transporta pārvietošanā, un problēma šajā gadījumā nebija. Balstoties uz iepriekšējo pieredzi, ņemsim vērā, ka Kurbadam ir liela pieredze un centīsimies piedāvāt arī turpmāk kādu pārvadājumu, ja tas būs nepieciešams.